Ko pa 5 gadiem ir izdarījuši no Latvijas ievēlētie Eiroparlamenta deputāti? Paklausīsimies. Visaugstākajā amatā no Latvijas deputātiem ticis Roberts Zīle, kurš ir viens no 14 parlamenta viceprezidentiem, un šajā kapacitātē arī regulāri vada plenārsēdes, ko dara latviski. Es domāju, tas, ka es kļuvu kā pirmais no Baltijas valstu deputātiem par viceprezidentu, līdz ar to arī ne tikai latviešu valodas skan, bet arī tas ietekmes faktors, ko jūs palielināt savu ietekmi, jo parlamentārās... Kāds ietekmes faktors? Par kādu ietekmes faktoru jūs runājat? Jūs Rail Balticam nevarat izsist naudu. Par kādu ietekmi jūs runājat? Demokrātijos parlamentos deputātiem ir ārkārtīgi svarīgi, cik liels ir jūsu laukums, ar ko jūs varat sarunāties par savas valsts interesēm. Jūs sarunājaties, kas tālāk? No tā, kas kam Latvijā vispār no tā ir, kas mainījies? Kādam, es nezinu, pensijas bija palielināts, skolotājiem algas bija palielināts. Mums, kas Latvijā no tā, ka jūs tur kļuvāt pa pirmo tur, no Baltijas viceprezidentiem, un to, ka jūs tur kāds tur dzirdēja. Un ko to ir Rail Baltica? Cik jūs naudas, kāpēc jūs naudu nevarat izsist, lai pabeigtu Rīgā viņu? Varbūt Sandra Galniete kaut ko labāk pateiks. 5 gadi ir pagājuši Ukrainas zīmē priekš manis. Ukrainas zīmē 5 gadi, ne Latvijas zīmē. Par tādiem svarīgiem es uzskatu savus 2 ziņojumus par 3. valstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, izmantojot informācijas hibrīdkara paņēmienus, kā arī tos ziņojumus, ko Es gaidu, kad jūs sāksiet stāstīt, ko jūs Latvijai esat izdarījuši Eiropas Savienībā. Es esmu sagatavojusi par makroekonomisko palīdzību Ukrainai. Atkal Ukrainai. Es nezinu, varbūt viņi ir aizmirsuši, ka viņi ir nevis no Ukrainas, bet no Latvijas ievēlēti. Varbūt Ivars kaut ko pastāstīs. Šis bija pirmais sasaukums Eiropas parlamentā, un jauniņajiem izvēles iespējas, ko darīt, ir mazākas nekā tiem, kas ievēlēti jau atkārtoti. Lielās lietas ir pirmkārt kopīgi aizsardzības iepirkumu Ukrainai un pārējām Eiropas valstīm, sākoties Krievijas agresiju. Latvijai, ko jūs esat izdarījis? Nē, no Ukraina tas ir ok, bet jūs esat no Latvijas ievēlēts. Latvijas intereses. Kas tika pieņemts pagājušajā gadā, kur es biju ziņotājs. Otra lieta ir digitālo sistēmu sarunāšanās pāri Eiropas robežām. Tas ir tas sadarbspējīgās Eiropas likums, kur es biju ziņotājs. Ok, Latvijai kas no tā? Izskatās, ka nekas. Varbūt Andris Amerikas kaut ko ir izdarījis. Andris Amerikas, kurš uz nākamo sasaukumu nekandidē, uzskata, ka viņa galvenais pienesums šajos 5 gados ir bijis Eiropas parlamenta vairākuma stiprināšana. Ja jautā, kas ir mans, ko es devu pirmām kārtām, nevis guvu, bet devu, tas ir, es gribētu uzsvērt, ka tas ir tomēr, ka mēs saglabājām Eiropas Savienības vienotību. Kā tad jūs to ietekmējāt? Ziniet, kā tas man atgādina, ka mums Saimā ir tāds deputāts Oļegs Burovs, viņš ir viens. Un viņš arī ar to vienu balsi nodrošināja šīs koalīcijas vairākumu. Ja? Man nodrošināja, Kā ietekmēja? Tieši nodrošināja, kur balsoja par Stambulas konvenciju un par dažādām citām lietām. Katrs jau viens deputāts nekāds varoņdarbs neveic, un neviens neko nevar izdarīt. Bet tas vairākums, ka tā... Bet vismaz kaut ko, ko jūs esat izdarījis. Tāda lielā mērā arī nostāja deva tādu pārliecību, ka mēs un arī Latvija paliks Eiropas Savienībā. Tas, kur es esmu, manuprāt, Inese Vaidere. Vairāk ienes uz savu personīgā darba arī ziņojumos, ir darbs ar mazajiem vidējiem uzņēmumiem, proti birokrātijas mazināšana, proti arī... Birokrātijas mazināšana? Kurā vietā? Visu laiku mēs esam redzēt, ka Latvijā tā birokrātija īstenībā pat palielinās. Kurā vietā viņa samazinās? Varbūt kaut kādos atsevišķos momentos, bet kopumā tā birokrātija, viņa vienkārši tā kā sēnes pēc lietas. Vieglāk piekļuva finansējumam, un tas, ko nedara neviens cits no Latvijas deputātiem, tie ir tā saucamie pilotu projekti. Tas gan nav taisnība. Ar pilotu projektiem darbojas arī Vaideres tagadējā partijas biedre Dace Melbārde. Viņa Eiropas parlamentā tika ievēlēta no Nacionālās apvienības, bet pārējot uz jauno vienotību un Tautas partijas grupu zaudēja amatus.
Pats būtiskākais ir tāda spēcīgi iezīmēta mediju joma Eiropas Savienības dienas kārtībā, jo es strādāju pie ziņojuma, kas 10. reizi jautāju mums te Latvijā, kas no tā? Faktiski izveidoja struktūru, kā Eiropas Savienībai nodrošināt atbalstu medijiem. Un pirmie atbalsta instrumenti ir reāli ieviest dzīvē. Ir jauns finanšu instruments News, kas nodrošina atbalstu šiem mediju formām. Atbilde uz pirmīt izskanējušo jautājumu, ko ir izdarījuši Eiropas parlamenta deputāti, atbilde ir neko. Vēlēšanas ir 8. jūnijā. Balsojiet par sarakstu numur 4. Latvijas intereses pirmajā vietā. Un es sacītu, esmu numur 70. Paldies!